Divi bērzi balti, ir mana virstālā, un trešā esmu es. 22. novembrī viesnīcā Gutenbergs notika Marijas Naumovas jaunā albuma Uz ilūziju tilta prezentācija. Albumā iekļautas franču komponistes Sebastiāna Žiņo komponētās dziesmas ar Jāņa Petera un Kārļa Vērdiņa vārdiem. Šis albums ir ierakstīts Parīzē, vienā no labākajām Eiropā studijām. Es piederēju kādreiz Vogue kompānija, kas bija numur 1 uz Sebastiāna Žiņo mūziku, franču, Latviju projekts, par ko man ir liels prieks. Tāds ir jaunais albums, sauc Uz ilūziju tilta. Ļoti saudabīgi, ka Marija faktiski ir pēdējos kaut kāds 5-6 gadus auklējusies ar šūpuļdziesmām, un latviešu valodā nekas nav arī tapis. Tad faktiski šis būtu tā kā restarts latviešu auditorijai, jā, kuri atkal atgriežas Latvijā un viss 10 dziesmas latviešu valodā. Un interesantākais ir tas, ka faktiski visus vārdus ir sarakstījuši latviešu autori. Jānis Peters, mūsu megadzējnieks, un 4 dziesmas par 2 mazāk ir Kārlim Vērdiņam, viņam mazliet vēl jāpaugās. Savukārt mūziku visu ir rakstījis franču komponists Sebastiāns Žiņo, un visa mūzika ir arī ieskaņot ierakstīta ar franču mūziķiem Parīzē, Francijā. Savukārt Latvijā ir Marija šovasar iedziedāja tieši vokālu, ja? Nu jā, es domāju, ka tā ir tāda ļoti grandioza atgriešanās. Jau manas acīs mīļāties, jau mazliet karto mazliet līst, tev nakti mani lūpas krokstās, bet tas nemaz nav spodulī. Ar šo pašu programmu pavasarī Marija Naumova dosies koncertturnejā pa Latviju. Nākošu gadu mēs taisīsim koncerts, kas saucies, protams, uz ilūziju tilta, un brauks ciemos arī franču draugi, franču muzikanti. Tā kā mums būs 8 pilsētas koncerti. Sāksies 31. martā, ja es nemaldos, un tad mums 2 nedēļas mēs tā braukāsim pa Latviju un iepriecināsim cilvēkus, es tā ceru. Es gaidīju. Es ar viņiem varētu novēlēt, lai pirmkārt katra no šīm dziesmām kļūtu par, vismaz kādam no Latvijas iedzīvotājiem kļūtu par savu veidu tādu dārgakmeni. Un otrkārt arī, lai izdoto šī koncertūra un lai viņi turpinātu ar latviešu valodu.